Filtrācija. Kas mums vārdā par to teica? Ka pārbaudiet, ka tā ir filtrācija, bet šeit es arī saprotu, ka kopējā bildē mums ir jābūt tā kā ar cieņu, kad ir elementārā cieņa, kas pienākās ik katram, neatkarīgi no viņa kaut kādas skriešanas vai iešanas, un tad ir ekstra cieņu, ne? Kad ir, tu māki spēlēt ģitāru, un tu manās acīs uzreiz, wow, es ar tā gribētu, tā īpašāk cienu, vai vēl kādas lietas, ne? Kad tu tur māki kaut kādas lietas vai talanti vai kas. Un tad es domāju par filtrāciju, cik svarīgi saprast, kad ir tāda lielā bilde, tu visiem cilvēkiem uzticies. Un tad ir tādi cilvēki, kas kopā ar tevi grib iet un darīt lietas. Un šeit ir vajadzīga jau filtrācija vai tā pārbaudīšana, kā vārds saka. Jo tur ir svarīgi, kad mēs to kaut ko kopā darot, ka tu zini, ka mums lielā bildē ir ok. Mums nevar būt tā, ka pilnīgi viss sakrīt, jo tad tas būtu aizdomīgi. Vai brīnum notiek, zin kā. Bet kopumā ir jābūt par lielām tēmām, ka tur nav diskusija un kaut kādiem novirzieniem vai šķaltnītēm, tas pat ir veselīgi, ka tas ir, jo tas atkal neļauj tādos labajos un kreisajos sadalīties, jo tu esi arī saprotu, ne, Kristus funkciju, kā viņš rāda, kā mums jāvērtē, tur tā situācija, kur mācekļi pienāk, mēs aizliedzām tiem sludināt tavā vārdā, ja atceries tādu vietu. Es varu pēc tam video pievienot konkrēti jau rakstīt. Mēs aizliedzām tavā vārdā tas lietas darīt, un tā Kristus saka, kas ir ar mums, tas nav pret mums, bet kas ir pret mums. Tas nav, tur pēc rakstiem pastīsimies, ne? Ka es te kaut kādu muļķību nenokomunicēju. Bet tā doma ir, ka tāda atvērtība ir visiem, un es vēl priekš sevīm tā intuitīvi no turienes izvilku, es nezinu, cik tur teoloģiski tas pareizi, bet kad mēs esam procesā, es gadu atpakaļ neesmu tas pats, kas šodien, un pēc gada es atkal nebūšu tas pats, kas šodien. Lielā bildē manā dvēseles raibums un manu smieklu un humoru izjūta, ja Dievs dos saglabāt balsi un viss tā tālāk, un ne. Viņa nemainās, tā kā. Bet jāmainās ir attiecību dziļumam, attiecību ilgums mainās, attiecību izpratne mainās. Un šeit ir svarīga tā filtrācija, jo domājot to par kopienu, tad tas ir īstenībā viena no tādām grūtākām lietām. Es zinu, ka daudziem cilvēkiem uzrunā tā doma un koncepts, bet reāli, lai kopā sāk darīt, tur tomēr ir jābūt kaut kādam starta mehānismiem, es nezinu, kā viņas nosaukt, bet kā jābūt skaidriem noteikumiem, uz ko cilvēks parakstās, vai ko ir gatavs darīt vai nedarīt, vai ko sagaidīt vai nesagaidīt, ka tur ir ļoti daudz tās vēl tehniskās, praktiskās detaļas, un tad ir tieši arī garīgās, ne? Vai tu redzi to, ka Kristus šeit darbojās, vai tu esi gatavs pieslēgties konkrēti šādā veidā misijas darbam, uz ko Kristus aicina. Nekā izsniegt to eklēzītei 1,5 km un tad veicināt, lai tas izplatās aizvien tālāk un tālāk. Jo tas arī tāds, man liekas, kaut kur citreiz pazudis ar caurbraucamo draudžu to konceptu, tā kā tādu maķīti mēs aizbraucam, pusstundu braucam uz draudzi, maķīti pēdam un dodamies mājās. Bet ja mēs pastāvēs to kontekstu, tad cik to kājām var aiziet? Jo ar visu ģimeni, ja tev, piemēram, būtu 5 bērni, jau 3 jau challenge, ne? Aiziet to distanci līdz draudzē, kur tu esi. Un katru svētdienu, nevis tur vienu ekskluzīvo, superkvalitatīvo laiku kopā ar bērniem. Ja, bet tev kvantitatīvo, es tev teicu, nē, pārējām. Par šito es runāju, tā īsto. Tas ir, man liekas, svarīgi, un tad ir tā filtrācija. Un kas ir tie nosacījumi, noteikumi, lai tas nebūtu atkal kaut kāda cilvēka izdomāta schēma, bet ka tas ir organiski. Kā to dabūt? Kas ir tās lietas, tie elementi? Un tas ir tas, kas man ir aizsījis šai nedēļā, tādas
pārdoms, un šorīt ir milzīgs prieks pēc tev trakajiem puteņiem, kad kaimiņš man ir baigi labais, jo viņš var notīrīt ceļu. Un nelēc traktors, un viņš apžēlojas pa mani, jo vakar es te mēģināju iebraukt ēzes, un bija kāda stundiņa parakšanās darbiņa, teiksim tā, un tad viņš pat neizturēja, jau vakar nāca palīgā bišķi rakties, jo viņš jau pareizi saka, ka ja sniega nav jau baigā jēga tur stumt to ceļu, jo tāpat tās viss ir atpakaļ vai aizputnāts vai sasniedz. Tā kā milzīgs prieks īstenībā par to sniegu un arī par pašu sniegu. Es tā domāju, cik īstenībā mēs tā dzīvē ņemam kaut vai finanses, ne, kad brīžam tu mētā no viena kontiņa uz otru kontiņu, lai samaksātu rēķins, ne, tur kā nopelni, bet tu jau saproti, ka beigās, tu viņu neredzēsi, tu tikai noseksi tas, kas jānosec, un ar sniegas līdzīgi. Tu tīri, bet tu apzinies, bet tas taču ir sasals ūdens, kurš nokusīs, jau es ceru ļoti drīz, un tad tāds, cik jēdzīgs tas darbs ir. Bet šai brīdī, bez tā nevar, šai brīdī nesamaksāt rēķinu, nevar atslēgs, ne? Ka tas ir tāds ļoti, tāds, man liekas, iet kopā, bet, tāda interesanta vēl mazā uzkodiņa man bija. Tā kā es sētīts un padomā, kas ir tavā dzīvē, kur ir vajadzīgas tās filtrācijas. Viena jau, ko es redzu, mega liela ultrafiltrācija ir vajadzīga. Aiz Dievu ticēšanas ir vīrs, ne? Vīrs vai sieva, kā mēs ejam laulībā īstenībā pats pirmais jau aiz Dievu ir pret sevi, ne, tā filtrācija. Kas ir tās kvalitātes, ko tu pats sev gribētu? Ka tu vari kvalificēties, ka tu vari izfiltrēties, jo tad tu vari arī prasīt no citiem to, ne? Tad tas ir veselīgi. Un tad ir, saviem tuvniekiem, tad ir saviem bērniem, kas ir tās filtrācijas, ko mēs gribam likt viņiem, lai viņi spēj kvalificēties uz to, lai viņi spēj realizēt to. Tāds pārdoms, jo filtriņš man uzreiz kaut kāds sietiņš vai ūdens filtrs, kaut kas ar to, un ap viņu paliek kaut kas nevajadzīgais. Un citreiz pašu tas kartridži ir jāmet ārā, ne? Bet svarīgākais, ka tā plūdums, ka tas galvenais, tā esencija, tās attiecības var plūst cauri, ne? Bet, ir svarīgi tas, cik daudz tie filtri būs, ne? Ja laba filtra sistēma, tad citreiz tur ir 7 filtri, ne? Bet tas mērķis, beigās viņi lieto uzturam vai medicīnai, kaut kam ļoti specifiskam, svarīgam. Un ir filtrācija kaut kādai laistīšanas sistēmai, kur tikai, lai baigie gruši neieskrien, lai nesabeidz, kārčeru vai, lai nav kaut kādi tie elementi mehāniskie, un tad tur nevajag baigot tur pietiek ar sietiņu varbūt, vai kā. Tāds, un tad mēs to varam paskatīties garīgi, vai ne? Iet iela evanģelizācijā, mums tur nevajag baigos filtriņus, Kristum tici kā augšām cēlies, aiziet, ejam sludināt, ne? Un tur pat citreiz pat pa eli var nebūt diskusija veselīga vai vēl kādas lietas. Ar to jau pietiek, bet ja tu kaut ko būvē kopā, ne? Vai Dievs aicina vietot draudzi, vai Dievs aicina vietot mājas draudzi, tad, protams, ir organiskais, kas tur ir, bet ko tu vari pieaicināt, tu tomēr domās, ar ko tu gribi ilgtermiņā, ar ko tev ir tiešām saskanīgi, jo tev jau dzīve rādījusi, ka citreiz tev liekas, kur ir problēma. Tu zini, ka tas brālis ir Kristu vai māsa, un tu esi Kristu, bet jums nesaskan, un tas tā var būt, tas tā normāli, jo varbūt nav sācies katram tas briedumceļš, nav vēl tas uzaudzēt tie garīgie muskuļi paklusēt, paturēt to mēlu aiz zobiem, kad vajag, vai tieši pretēji pateikt kādas skarbākas lietas, kas liek nebūt vienaldzīgiem. Tā. Šalom, es sveitīts.